Labvakar vēlreiz. Jā, nu tātad veicu tos labojumus, tātad sašaurināju šo skapi uz 570 mm dziļumā un paaugstināju viņu, tātad, nu, viņš ir augstāks 2,30 augstums šīm skapim. Un šis tātad 1,20 m augstumā, galds 76, tas ir, teiksim, tā normāla darba virsma 76. Durvis, tātad durvis ir dubultās. Apakšējā daļa, pirmie 3 plaukti būs slēgtā tipa, un augšā 3 plaukti būs atvērta tipa, tātad ar stiklu. Tā, kas vēl ir paredzēts šeit? Šeit niša pilnībā pietiks datoram. Es paredzēju, ka no mugurpuses, ja mēs skatāmies, no mugurpuses būs iespējas pievilkt vadu, ko te var redzēt. Te varēs ielaist vadu un, nu, attiecīgi datoram, kas tur interneta vads ies, tur strāvas vads. Un tam es esmu paredzējis 10 mm. Tā, kur man palika, tūlīt precizēšu. Tātad no šeienes līdz šeienei, nu 9-10 mm. Nu, teorētiski ar to vajadzētu pietikt, bet vēl varam mazliet vēl tā kā padziļināt. Tā, teorētiski vadam te būtu jāpietiek, lai izvilkt viņu cauri. Un tātad tā doma ir tāda, ka šeit ienāk datorvads un viņš iet uz augšu caur visiem plauktiem. Tātad šeit būs, nu, tā kā vadu kanāls, un augšā galda virsmā pašā stūrī būs vadu kanāls. Es gan nezinu, kur jūs to monitoru liksiet, tur, nu, vai stūrī, vai kaut kur šeit, bet, nu, katrā ziņā varēsiet pavilkt. Ja kaut kur jūtat, ka vajag kaut kur citā pusē, nu, teiksim, ja rozete vairāk atrodas šajā pusē, tad varam šo nedaudz pamainīt. Nu, un attiecīgi to vadu kanālu arī varam pavilkt uz vienu vai uz otru sānu, kur nu vajag. Un apakšējais bloks tur pilnīgi pietiks, lai ievietotu datoru. Tā, ir cargas paredzēts un galds tiks savilkt šajā vietā. Šeit būs galda savilces, nu tā kā virsmas savilces. Vadotnes, jeb atvilknes paliek tā paša izmēra. Vienīgā nianse, kas man pašam īsti nepatīk, tā ir šī te vieta. Tātad šeit iet cokols mēbelē, bet savukārt šī ir tā galda kāja, uz kā viņš balstīsies. Jo es paredzēju tā, ka ja nu kaut kādi milimetri tur būs jāpabīd uz vienu uz otru pusi, tāpēc es to galda virsmu nevelku klāt pie mēbeles korpusa, bet šobrīd sanāk tā, ka visas daļas ir izmantojums atsevišķi. Tātad šis kā viens korpus, šis skāps otrs korpus un galds atsevišķi arī var darboties. Nu, ja nu kaut ko izdomāsiet pamainīt, tad varēsiet kaut kur vismaz tos stumbiškus varēsiet citā vietā nolikt. Un galds būs neatkarīgs, viņš pats pa sevi dzīvos. Tā, kas vēl tāds? Jā, printeri es paredzēju šeit. Printerim būs vairāk kā pietiekoši augstums, lai paceltu. Printeris ir uztaisīts nu, jūsu izmēros. Un printerim es paredzēju, ka arī tātad viss ir iesēdināts iekšā no sāna skatā. Šeit nebūs redzams tā sprauga, bet savukārt mēbelē pašā iekšā, nu, apakšējā muguriņa ir pavilkta uz iekšu, lai varētu arī te vadu izvilkt. Un tad arī vai nu tur vads printerim ies jums, es nezinu, kāds jums tas printeris uz Wi-Fi principā vai uz vada, tad varēsiet arī šeit vadu pavilkt uz vienu vai uz otru pusi, un tad līdz ar to arī to printeri varēs novietot pa labi vai pa kreisi. Tā, vēl kas, jā, nu jā, cargi ir arī šeit galdam, lai neieliektos, bet vispār galda virsmas un galda kāja ir 25 mm biezumā, nu, pilnīgi pietiekoši ir. Tā, kas vēl tāds no specifikām, nu jā, laikam viss, teiksim, īsumā ir tā kā, ja kaut kas vēl jāpamaina, tad noteikti sakat un vēl projektu varēsim pamainīt.